Labdien, labdien, labrīt visiem, labvakar visiem, kas skatīsies atkārtojumā. Jā, esam laiviņā šodien ar ļoti interesantu tēmu, ar vienu no manām sirds tēmām, kā jau esat pamanījuši, ļoti daudz runāju par atslodzi, par attīrīšanos, galvenokārt gan lai uzlabotu savu veselību, gan arī lai uzlabotu savu vibrāciju. Un tā kā man pēdējos mēnešos pašai ļoti ir iepaticies šis te ekadaši vai ekadaši vai kā nu katrs, kurš to izrunā, šāda veida atslodzi, kad es atsekos tajā dienā no visa, arī no ūdens. Tad es vairāk sāku meklēt informāciju un es atradu Agnesi. Un tāpēc es Agnesi šodien aicināšu uz sarunu un viņai izprasīšu vairāk par šo te gavēšanas veidu un ko tad mēs ar to varam sasniegt un vispār kā gavēt visefektīgāk, ja? Kurās dienās, kad un kā. Tā kā tūlīt aicināšu Agnesi. Paskatīšos, jā. Mums izdevās! Jā, mums izdevās. Salūts parādās. Tas gan bija kaut kas fantastisks. Sveika, mīļā Agnese! Es tevi redzu pirmo reizi un ļoti priecājos ar tevi satikties arī šādi. Paldies! Es tevi arī dzīvajā, jā, bildēs, protams, pieredzējusi, bet dzīvajā, jā, mēs tiekamies pirmo reizi. Ļoti priecājos un es ļoti izbaudu un ļauju visumam ievest manā dzīvē cilvēkus, kuri mani spēj iedvesmot un iedvesmot arī apkārtējos. Un atklāti sakot, kad es uzdūros uz tavu grupiņu Telegramā, sievieti kā visuma centrs, kur tu dalies un runā par šo ekadaši gavēšanu. Es domāju, cik brīnišķīga sieviete, tik skaisti visiem ar karotīti tā kā ieliek mutē, ko jūs sasniegsiet, ja jūs šodien gavēsiet, un kā labāk un ko labāk. Agnesīt, lūdzu, es tevi šodien aicinu, lai mēs izstāstītu to, nu tā kā vēl vairāk, vēl plašāk un iedvesmotu cilvēkus darīt to līdzi, bet es pēc savas pieredzes, protams, ja būs tāda iespēja padalīšos arī, es līdz šim nonācu ļoti pamazām, atklāt sakot, tādā diezgan gadu gaitā, jo tas pakausī, jo tas bija kaut kur dzirdēts, visu laiku dzirdēts, bet manā prātā tas vienmēr bija, ka tas nav iespējams, ka vienu dienu neēst un nedzert, tas ir vispār reāli nereāli. Un tad mans pagrieziena punkts bija augusta beigās, kad kāda nejauši sastapta meitene mežā, ja, kura bija tikko iznākusi no savā gavēņa, kur viņa gavēja 6 dienas bez ēdiena, bez ūdens, viņa man tā kā kā aplēja ar tādu augstu ūdeni, un viņa to pasniedza tik caur tādu vieglu, tādu vieglumu, un viņa man saka, tu zini, bet tu sāc ar tām ekadaši dienām, jo tad gavēt ir visvieglāk. Tad, kā viņa teica, neizdalās tik daudz tas kortizols vai kas tur, un tad tev nebūs stresa, un tad tev būs baigi viegli. Un viņa man iedeva to vieglumu, to impulsu, un man tiešām līdz šim, tās dienas ir ļoti vieglas. Bet es tev dodu vārdu, lai tu tad pastāsti varbūt. Es saprotu, ka tu esi astroloģi, jogas pasniedzēja, iepazīstini ar sevi mūs.
Labdien! Labdien tiem, kuri ir visi pieslēgušies un tie, kuri klausīsies pēc tam atkārtojumā vai ierakstā. Nu, jā, tātad mani sauc Agnese Furmane un es esmu astrologs. Jā, mana pamatnodarbošanās jau vairāk gandrīz, nu, nav vēl 20 gadi, bet tuvu tam. Interese noteikti vairāk kā 20 gadi par astroloģiju. Vai, šādi man bišķiņ gadās, tā tūlītās nolikšu. Viena es nesu. Jā, ierakstiņu mēs saglabāsim, un ierakstiņš būs pēc tam arī pieejams YouTube, tā kā... Jā, tātad... Super. Tātad šādi... Tātad strādāju kā astrologs, esmu aizrausies arī ar jogu. Es gluži neesmu jogas pasniedzēja, bet es ļoti mīlu jogu, un es dažreiz arī cilvēkiem kaut ko pastāstu no jogas, jo es esmu pabeigusi arī jogas pasniedzēju, tā teikt, apmācību, bet es neesmu vēl uzsākusi strādāt kā jogas skolotājs. Bet viss, kas ir interesējis mani saistībā ar Indiju un ajurvēdu un pievēršanos savai veselībai, ir ļoti, ļoti liela mana prioritāte. Bijusi, nu, vismaz 10 gadus, vairāk jau kā 10 gadus, un tad arī nāca viena no šīm idejām, kā es varētu, jo viens ir, ka tu aizbrauc tur uz Indiju, uz ajurvēdas klīniku, tur es arī vairākas reizes esmu bijusi, un otrs ir, ka tu atbrauc mājās un tev jāsāk pašam domāt, ir, nu, kā tad es tagad dzīvošu tālāk un ko es darīšu, jo sākumā, kad tu sāc tam visam pievērsties, tas liekas pilnīgi absolūti ir jāmaina viss, nu, ļoti daudzas lietas, ja cilvēks ir, tā teikt, nu, dzīvo tādu parastu, nu, ne parastu, bet vienkārši šī vidē ierastu dzīvi, kā mēs visi dzīvojam, bet tad rodās kaut kāds impulss, kaut ko pamainīt un darīt, un tad nāk šīs jaunās lietas, tad pavarās šīs jaunās durvis, un tā kā tu arī teici, ja tu vēlējies to darīt, bet tad atnāca meitene mežā un man pateica, kā es to varu darīt, tad viss vienmēr sākas ar kaut kādu vēlmi, ar domu, kuru mēs palaižam visumā, un tad visums mums atbild šādā veidā. Un tāpat arī ir šajās ekadaši dienās. Ekadaši dienas ir tās, pie kurām es esmu nonākusi, kad es meklēju šo veselības uzturēšanas metodi, kas man strādā vislabāk. Es zināju, ka ir nepieciešama atslodze, jo mēs šeit ēdam par daudz, un ķermenis visu laiku strādā un strādā. Un ir nepieciešama atslodze. Es izmēģināju intervālu badošanos, es izmēģināju 10 dienu badošanos, vai tā kā tā meitene to 6 dienas tur badojās. Es izmēģināju mēnesfāžu badošanos, kas arī ir vēl viena metode. Un, nu, man likās, ka es diezgan daudz izmēģināju, un tad es nonācu pie šīm ekadaša dienām, un kas man palīdzēja, un bija tāds tā kā impulss, kad jā, tas ir mans, jo ekadašī mēs gavējam arī ar nodomu, un tas ir šis augstākais nodoms, un tas man likās, ja es kaut ko daru, es vienmēr gribu, lai tam ir pievienots tas kaut kāds garīgums, jeb kaut kas tāds, kas mani paceļ augstāk, Mēs esam uz viena viļņa. Lūk, un tas bija tas, ko es atklāju un sapratu tā, kad es to darīšu, un man tas palīdz pirmkārt izturēt, ja šo dienu sākumā varbūt nav tik viegli un dažādas ir šiem cilvēkiem ir pakāpes, kā viņš ieiet šajā ekadašī vispār nonāk līdz tam, ka vispār kaut ko neēst, un tad sāk pa drusciņai, bet jā, nu tur ir
ļoti daudz un dažādas, tā teikt, nianses, kuras, ja cilvēkam ir šī vēlme, tad ejot šī procesā un arī, protams, ir ļoti jauki, ja ir kāds, kurš to jau ir darījis, tāpēc es izveidoju šo grupiņu, man bija ļoti tāds, tas nāca pilnīgi tā kā impulses, tas bija janvārī. Un es domāju, jā, nu tagad ir sācies jauns gads, nu parasti vienmēr kaut ko domā, nu ko tad varētu tādu, nu jā, tās ekadašī dienas ir foršas, un es viņas ievēroju jau vairākus gadus pirms tam, un tad es domāju, bet nu, būs man vieglāk, ja es kādam vēl, pastāstīšu, man pašai būs vieglāk, jo tad ejam kopā, plecu pie pleca, draudzīgā bariņā, viens otru atbalstam, tā arī mēs tajā grupiņā daram, mēs dalamies ar to, kā cilvēki jūtās, tad viņi ko labāk darīt, dodam viens otram padomus un atbalstam, un tas ir tiešām ļoti tā palīdzoši un ļoti svarīgi. Un tad es tā uzrakstīju savā Facebook grupā Sieviete kā visuma centrs, kurš varbūt vēl grib ievērot šīs ekadašī dienas. Un es biju vienkārši pilnīgi tik ļoti pārsteigta, kad tajā pirmajā, es nezinu, stundā vai stundās, tur bija kaut kādi 100 pāri tie komenti cilvēki, jā, es gribu piedalīties, un tad es tā domāju, tas ir brīnišķīgi, kad cilvēki to vēlās, un tad es izveidoju, ir gan man Facebook Messengerī ir šī atbalsta grupa, un ir arī Telegramā šī grupiņa, un katrs var pievienoties, kas viņam ir ērtāk, kurā platformā, un dalos ar informāciju, un tā. Jā. Es tevi uzgāju ļoti svarīgā savā ekadašī dienā, savā dzimšanas dienā. Saproti, un tā bija tā sestdiena, un es atceros, ka es atveru to tavu ziņu, un tu par to katru gavēšanas to reizīti ieliec arī, es saprotu tādu aprakstu, ko tad mēs varam dabūt, ja, tā kā pastiprināt to nodomu, jo it kā jau katram tas savs nodoms, un tā vēl tu zini, kas man liekas arī ļoti labi darbojās, kad ir tas kolektīvais lauks, ka mēs saslēdzamies kopā, un mēs tādā augstāka mērķa vārdā vēl, tā kā kopīgi to daram, ka tur arī ir tas diezgan foršs, tas arī tas spēks, un tad par to sestdienu, tur bija tā uzrakstīts, ka, vispār nevar negavēt, kad liekas, kad vienkārši, es biju pilnīgi, es nezinu, kā tu pastāstīsi tūlīt, varbūt kā tev tās dienas notiek, kā tu viņas plāno, es varu iedomāties, bet man šajās dienās ir absolūts enerģijas tāda pārpilnība, un tāpēc es tajā dienā tevi uzrunāju, kad es gribu sarunāties ar tevi. Tas bija tieši tajā gavēšanas dienā, man liekas, kur vēl labāk, kur vēl vairāk, kur viss tur enerģija spridzinās, jā, bet es arī pieļauju, ka tajā dienā to enerģiju tā kā neiztērēt ārā, bet tā kā paturēt sev, nedot to tā kā uz āru, bet paturēt sev. Jā, tā kā tas ir mans es to sajūtu varbūt paturēt sev, bet izmantot, lai strādātu ar šo savu nodomu. Ja, jo paturēt, tad mēs sēžam un neko ar to nedarām. Bet kā es izmantoju, es ieplānoju šīs dienas, cenšos ieplānot mazāk ar darbiem, es nelieku konsultācijas, es nelieku tur kaut kādas svarīgas tikšanās vai vēl kaut ko. Protams, to dzīve ir dzīve un nevar vienmēr būt tā, ka es tur varu sēdēt visu dienu un meditēt, bet jā, ir iespējams, mēs zinām uz priekšu savus laikus un mēs vienkārši iekārtojam tā kā mums ir ērtāk. Es šajā dienā cenšos
cenšos ievērot visus savus rīta rituālus, piecelšanās, mazgāšanās, tur eļļošanās un joga un meditācija un tālāk pastaigas pa mežu un peldes un skandēju mantras un dziedu un lūdzu par savu nodomu un arī par visu pasauli, jo tajā brīdī mēs pieslēdzamies šim augstākajai dievišķajai apziņai, jo mēs šajās dienās vislabāk mēs varam ar to komunicēt. Un tad radot sevi šo gaismas telpu, un apzināti ar to strādājot, mēs visi kļūstam ne tikai par dziedniekiem sev, bet arī mēs piedalāmies visas pasaules kopējā lauka dziedināšanā, jo mēs visi sastāvam no tādiem maziem pikselīšiem, kas ir cilvēki, un katram ir sava maza gaismiņa, un jo mēs vairāk šo gaismiņu starojam un raidam apkārtējā pasaulē, jo kopējais puzlīts paliek gaišāks. Tas arī ir tas mans nodoms un vēlme šajā dienā šo savu mazo gaismas daļiņu aprūpēt, pievērsties viņai, spodrināt viņu, atjaunot viņu, savienoties ar šo gaišo un tīro enerģiju, kas, nav tā, ka ikdienā viss ir pilnīgi skaisti un mēs tur lidinamies pa mākoņiem. Reku sirsniņas tev lido, skaties, cik forši. Jā, sūtiet Agnesei sirsniņas un droši rakstat arī savus jautājumus, kas jums interesē, jo paldies tev, ka tu padalies. Jā, tas tiešām ir tāds tas augstāks nodoms, tas ir ļoti forši, ļoti forši. Es gan varu teikt, ka līdz šim man nekad nebija saprašanā, kuras tad ir tās dienas. Jo es dažādos resursos biju manījusi, ka tiek norādītas tās dienas bišķiņi tā kā savādāk. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tad nosaka šīs dienas un cik tad viņas ir tiem, kas varbūt nezina, un kuras tad ir tās īstās, visi superīgākās dienas. Jā. Tātad gadā ir 24 ekadašī gavēņi, mēnesī ir 2, 11. mēnesi dienā un 26. mēnesi dienā, bet šī kalendāru, ja mēs ieguglējam, piemēram, tur kalendārā ekadašī fasting vai ekadašī days, ja, tad šīs dienas pat var atšķirties, tāpēc, kā ir laika zonu nobīde. Jā, un tāpēc mums ir jāievada Google meklētājā ekadašī fasting for Rīga. Un ja mēs ievadam ekadašī fasting for Rīga, tad mums nav nekas tur jārēķina, pašiem jāskatās, kad saulīte lec un kad iestājās 11. mēnesi diena, jo ja iestājās var sakot, skatās, vai tā 11. mēnesi diena iestājās tad, kad ir saulīte uzlekusi. Ja tur ir nesakritības, tad ir nākošā mēnesi diena. Un tāpēc nav ko tur daudz galvu lauzīt un domāt, vienkārši ievadam ekadašī fasting for Rīga, un kāds jau to visu ir sarēķinājis, un šie datumi ir iedoti jau visam gadam uz priekšu, un to noteikti dara programma, un nav pašam tur nekas mūsdienās ļoti šajā ziņā jāiespringst. Un ir varbūt vēl arī tāds jautājums, tā kā tu, piemēram, teici, tur es nevarēju iedomāties, kad es tur varētu kādreiz tur nēst, un tā ir noteikti daudz tādi cilvēki, kuri vēl tikai tuvojās šim procesam, ja, un tad šajā ekadašī gavēņu griezumā, visa gadu griezumā ir viens ekadašī, kuram leģenda ir tāda, man likās ļoti interesanta, jo arī senos laikos jau bija tādi cilvēki, kuriem bija grūti gavēt, nebija arī agrāk visi tādi ļoti uz nēšanu.
un tad ir tāds stāsts, kad tas viens lielais ēdājs aizgāja un prasīja, es nevaru gavēt, man ļoti gribās ēst. Un dievi viņam atbildēja, ka labi, priekš tiem lielajiem ēdājiem mēs iedosim vienu ekadašī gadā, kuru ievērojot tev ieskaitīs visus ekadašī gavēņus. Man pilnīgi zosene pārskrēja pāri. Kura tā diena ir? Jā, tas ir jūnijā ekadašī, un viņš saucās Nirdžala ekadašī. Es par to arī ziņoju iepriekš laicīgi, bet tas nozīmē, ka šis ekadašī ir jāievēro ar visstingrākajiem nosacījumiem, jo ekadašī var būt vairāki nosacījumi un vairāki līmeņi, cik mēs dziļi ejam šajā procesā. Ja? Tad viss stingrākais līmenis ir tad, kad mēs neēdam un nedzeram. Visas šīs dienas mēs gavējam no saulēkta līdz nākošās dienas saulēktam. Iepriekšējā vakarā mēs neēdam kādas vieglas vakariņas vai tā ļoti nepārēdamies, bet par ko es stāstīju, man kaut kas izskrēja no galvas, es stāstīju par tiem. Tu teici par tiem līmeņiem, kad ir, jā, tātad jāievēro, jā, tātad šis Nirdžala ekadaši ir jāievēro visstingrākajā līmenī. Un tas nozīmē, ka mēs neēdam un nedzeram. Nav nemaz tik vienkārši daudziem cilvēkiem, kuri vispār nav gavējuši, bet ja viņi tiešām grib visus šos labumus un grib saprot, kad vajag gavēt un vajag pievērsties šim dievišķiem un būt labiem un tā tālāk, tad dievi ir piešķīrusi šo vienu dienu, kura saucas Nirdžala ekadaši, un tad... Nesaki, ka latviski tas saucās līgo vakars. Nē. Tas būtu vienkārši. Nē, viņš nesakrīt. Iespējams, ka kādreiz viņš var sakrist, jo mēnesis fāzes jau mēnesis cikls var. Iespējams, es nezinu, tad ir jāpaskatās. Bet es domāju, ka šogad nebija. Līgo vakars, bet ir tā, ka tie, kuri ir gavētāji, tie, kuri ievēro šo ekadaši, viņi gan gavē šajā Nirdžala ekadaši. Es šo Nirdžala ekadaši ievēroju šogad tiešām uz visu šo stingrāko līmeni, gan nedzeru, gan nēdu, bet parasti ir tā, ka es dzeru tējas, es dzeru ūdeni, jo cilvēkam katram ir jāsajūt, ko viņa ķermenis prasa. Ja? Tad, ja ir nepieciešams vairāk skalošanu, paskalot ārā šajā dienā, kad mēs gavējam, tad var dzert šo ūdeni un tikai tajā Nirdžala ekadaši tad turamies un nedzeram un nēdam. Ja? Bet ja jūs jūtat, ka jums vajag šo kā saka, šis sausais gavēnis ir vairāk vērts uz šo autofāgiju, ja, jeb to, kad mēs paliekam tikai paši ar sevi un tas ir, viss tāds stingrākais gavēnis, bet nevienmēr vajag sevi tā teikt, izaicināt, ja, var tā gavēt, jo ir Kādi ir tie, veidi, varianti cilvēkam, kuram varbūt teikt vispār acis paliek liela, nē, šis nav priekš manis. Es zinu, kad ir, kas gavē uz auglīšiem vai ne, un pastāst varbūt kādi ir tie veidi. Jā, tātad pats svarīgākais, ko es esmu sapratusi, vadot no janvāra šo ekadaši grupiņu, kas cilvēkiem ir šie klupšanas akmeņi, ka viņi sāk, kā varbūt noteikti daudzās vietās sportot vai vēl kaut ko sākt, rauji un pilnu un uzreiz nēd un uzreiz nedzer un uzreiz ir slikti un sāp galva un nav spēka un nē, tas nav priekš manis. Un tad
vienkārši aiziet no šī, ja, tātad procesa. Ekadaši gavēnis nav par to, kad mēs kaut ko cenšamies sev pierādīt. Ekadaši gavēnis ir par to, kad mēs cenšamies disciplinēt savas maņas. Mēs cenšamies pārvaldīt savu visumu, jo ķermenis ir mūsu visums, un mēs mācāmies būt sava visuma saimnieki. Un tas nenotiek tā, ka vienā dienā viss visums, kurš ir pieradis klausīt prātam, jo prāts tur ir uzkundzējies, un prāts grib to, un prāts grib šito, un smarža grib šito, un acis grib šito, viss mums ir orientēts. Bet mēs ar savu apziņu, ar savu gribu, mēs mācāmies kļūt savas dzīves meistari un vadīt šo savu sistēmu, jeb savu, kā es saku, avatāru, kurā mēs dzīvojam, ja, jo mēs esam iemiesojušies šajā ķermenī. Nevis ķermenim ir dvēsele, bet dvēsele ir ienākusi šajā ķermenī. Un tātad mēs pārvaldam šo savu sistēmu. Ja mēs iemācīsimies pārvaldīt savu sistēmu, mēs iemācīsimies pārvaldīt visu savu dzīvi. Un tāpēc ir tāds teiciens sāc ar sevi, un tad visa pasaule mainīsies. Jā, tā tas ir. Bet es novirzījos bišķiņ no tēmas, es gribēju pastāstīt par šiem. Pa tēmu. Jā, par šiem ekadaši tātad līmeņiem. Pirmais neēdam, nedzeram, otrais mēs dzeram gan zāļu tējas, gan ūdeni. Trešais mēs ēdam augļus, svaigus, varam arī mērcētus augļus ēst, izmērcētus, un arī dzeram, ja, tātad, jo bija tāds variants, ka cilvēki, es pateicu, ēdam tikai augļus, un viņi nedzēra vispār. Tad, es pasaku, kad dzeram un ēdam augļus, ja. Tālāk nākošais ir, mēs ēdam augļus un dārzeņus. Tur, teiksim, var uztaisīt vispār ekadaši ir vienkārši uztaisīt sakņu sautējumu un mierīgi dzīvo, nejūties vispār traucēts. Ja? Dzīvu pārtiku, vai ne? Kas ir dzīva? Jā, un nākošais ekadaši ir, ka mēs atsakamies no ekadaši pats svarīgākais ir, no kā mēs tiešām atsakamies un ko mēs tiešām neēdam. Tātad mēs neēdam pats par sevi skaidrs gaļu, zivis, olas, un mēs neēdam graudaugus un pākšaugus. Ja? Tātad visus miltu izstrādājumus, visus zirņus, pupas, lēcas, tos mēs visus izslēdzam, neēdam. Mēs nelietojam alkoholu pats par sevi, mēs nelietojam kafiju, melno tēju, viss, kas ir stimulanti. Mēs lietojam augļus, dārzeņus un piena produktus. Ja? Tātad, ja no rīta gribās, ja cilvēks ir pieradis ēst no rīta, piemēram putru, tad griķi neskaitās šie graudaugi, ja griķi ir tādi, es nezinu, bioloģiski, kas viņi skaitās, bet griķi ir atļautie produkti ekadaši. Jā. Man starp citu ļoti patīk griķu manna. Viņa tāda, no zaļajiem griķiem viņu taisa, viņa ir dzīva, viņa ir neapstrādāta, netvaicēta, un zaļo griķu manna ir vispār bauda. Būs jāpamēģina, es neesmu. Jā, tev jābrauc uz manu veikalu, es tev visu kaut ko interesantu parādīšu. Kur tāds veikals atrodas? Man veikalā ir bioloģiskā, no zemnieka, tepat Kurzemē, audzēta zaļie griķi, un viņš tos zaļos griķus pēc tam samaļ ne tik smalkus kā miltus, tādas starp, viņi nav tik gabaliņi, bet tā zaļo griķu manna ir tāds senlatviešu īstenībā ēdiens,
kas, tagad es viņu pēdējā gada laikā esmu atvērusi kā kaut ko tādu wow, un cilvēki vispār pirmo reizi dzird un redz to, bet ārkārtīgi garšīgi, tiešām. Zaļie griķi, viņi nav tik specifiski griķēni. Jā. Tā kā, jā, skaidrs, burvīgi. Zaļo griķu mānu varēs. Jā, tātad tie ir šie varianti. Un vēl ir tā, ka ja cilvēks, piemēram, vispār viņš nav gatavs pilnīgi atteikties ne no kā, viņam tiešām gribas ēst un tā, arī tad var ievērot ekadaši. Un tad ir ekadaši variants, kad mēs atsakamies no datora, no televizora. Jā, mēs atsakamies no tā, kas mums ikdienā ir mūsu, tā teikt, pieradumi. Ja mums ir pieradums tur katru dienu, es nezinu, ēst cemačkas vai kaut ko tādu, tad mēs to varbūt, ieradums, ko mēs tā kā daram neapzināti. Diena bez telefona, piemēram, vai diena bez sociālajiem tīkliem. Jā, tieši tā. Tas ir tā kā, arī būs gavēnis. Protams, tas ir tāds pavisam maigs variants. Bet vēl, ko es nepieminēju, ir ļoti, ļoti burvīgs variants ekadaši praksē, mauna jeb klusēšanas prakse. Jā. Es varētu šito pamēģināt. Šis ir burvīgs variants, un viņš ļoti efektīvi strādā pie šī sausā gavēņa, ja pie šī pirmā varianta. Tu mani iedvesmo. Jā, tāpēc es arī šajā dienā neplānoju ļoti lielas publiskas runāšanas vai tikšanās, tāpēc, ka pēc iespējas mazāk runāt, pēc iespējas iet sevi iekšā, vērot, kādas domas nāk, kādas sajūtas, kas vispār uzpeld manā apziņā, prātā, ko es redzu, kā es jūtos. Tas ir tāds lakmusa papīrīts mums katru mēnesi, 2 reizes mēnesī, kad mēs varam nočekot, vai mums tas, teiksim tā, iekšējā viļņošanās, kāda ir šī mūsu iekšējā viļņošanās, kā mēs jūtamies, kas nāk ārā. Jo ir bijuši tādi ekadaši, ka, piemēram, cilvēks apņemās, es tagad tur meditēšu un gavēšu, un viņam sāka visi zvanīt, un viss notiek pēc kārtas. Un tas nozīmē, kā tas viss strādā, tas strādā tā, ka tā jau ir mūsu apziņa, kurā viss tas notiek. Mēs atveram šo apziņu, un tie kraši, visi uzreiz lien ārā, viņi parādās, tur stress, vēl kaut kur, tur jāskrien, tur jādara. Un tad kā mēs to menedžējam, mēs elpojam, mēs cenšamies saglabāt mieru un apzināti ejam iekšā šajā procesā, jo šī vērošana apkārt, kas notiek šajās ekadašī dienās, ir viena no interesantākajām nodarbēm, ko es priekš tevis esmu atklājis. Es tev piekrītu, bet es zinu, ka tiem, kas sāk to ceļu, galīgi tā neliekās, bet par to tūlīt parunāsim, es tev uzdošu jautājumu. Jā, tā kā šī vērošana ir burvīga lieta, jo tavs ekrāns tā kā ir tīrs, tava gremošana nav noslogota, un tu redzi, kas tur izpeld ārā, kas nāk tur dusmīga pārdevēja, vai kaimiņš, vai bērni, vai tas viss ir tava teātra aktieri, jeb tavi spoguļi, un tu dzīvojot šajā pasaulē, vienkārši saproti, tas ir, un vēl kaut kas, un visu, kā to var dziedināt, jeb kā to var ārstēt, vienkārši mēs elpojam, mēs meditējam, mēs jogojam, mēs staigājam pa mežu, mēs peldamies, mēs ejam pirtī. Latviešiem burvīgas tradīcijas, ko mēs esam saglabājuši vēl no seniem laikiem, visi uguns rituāli, visas pirtis, mūsu arī šie gada rita rituāli. Mums ir ļoti, ļoti daudz, viss kaut kas brīnišķīgs,
ko mēs varam izmantot. Mēs esam šīs zināšanas saglabājuši, un tāpēc visu to var darīt, lai strādātu ar sevi un kļūtu aizvien priecīgāki un laimīgāki un veselāki un tā. Jā, es saku, jā. Šis man ļoti uzrunāja tagad. Tas man ir jauns pagrieziens. Es pilnīgi jūtu, ka tu stāsti, kā man iekšā pilnīgi čūnu līmenī šī informācija, viņa tā kā nointegrējās, tā kā kaut kāds jauns paplašinājums, kaut kas tulīt būs. Jo man tāda daba, man patīk visādi izaicinājumi un tādi, bet nevis tā kā izaicinājumi caur ciešanām un tā kā sev kaut ko pierādīt, bet kas tajā varētu būt? Es teiktu tādu interesi ar tādu iekšēju tādu izzināt kāri, kas tas ir un kā tas sajūtās, un es klausos, un man pilnīgi, jā, šis man izklausās ļoti labi. Jā, šī vērošana, tā var būt, protams, ne tikai ekadašī dienās, bet tas var sāsināties ekadašī dienās, jo, kā es teicu, šis darbs, kas tiek iekšējais veikts, ja mēs apzināti apņemamies strādāt, tad arī mums tiek piespēlētas šīs iespējas, tā kā, palīdzība, lai mēs ieraudzītu, lai mēs saprastu, un nevis tā, kad uztvert vienkārši, man viss besī un visi apkārt mani kaitina un speciāli kaut ko dara, bet vienkārši viņi tev palīdz, lai tu ieraudzītu šo lietu, atpazītu un tad tālāk varētu ar viņu strādāt. Un šis ekadašī, šīs dienas ir tādas, es viņas uztveru tā kā, tādu, līdzīgi kā ēteriskās eļļas, viņas ir ļoti tādas gaisīgas un garīgas, un viņas strādā tā maigi, bet dziļi. Un tāpēc ekadašī arī viņā ejot, nav tā kā, kad es pagavēšu tur 1 vai 2 reizes, man uzreiz viss izmainīsies, bet ja mēs ilgstoši iesim un pievērsīsimies šīm savām lietām, viņas ļoti maigā un tādā ļoti jaukā veidā sakārtosies. Jā, es piekrītu. Es esmu nesens praktizētājs, bet es varu padalīties ar tādām savām sajūtām. Tā sajūta man tieši tagad no tās pēdējās tava ieteikuma par to klusēšanu. Tā ir iespēja oficiāli paņemt klusēšanu. Mājiniekiem pateikt, ka man tagad ir gavēnis ar klusēšanu, jā? Tā kā es oficiāli viss, jā, darbā pasaku. Jā. Tas man tā ļoti patika. Bet tas tāds novērojums, ko es novēroju no augusta beigas, tad man sanāk, man tikai patiesībā tādi 3 ir bijuši. Tādi šādi te, kad es neēdu, es nedzeru, un es esmu novērojis, ka man ir ļoti, ļoti daudz enerģija. Es tajās dienās esmu paveikusi tādu, man ir kaut kāda maksimālā kapacitāte tajās dienās. Un idejas, un es pat meditāciju esmu ierakstījusi, kura ir tik izdevās tik ārkārtīgi dziedinošā elpošanas tāda meditācija. To es arī izdarīju, jā, šajā dienā. Bet tas, ko es pēc tam novēroju, kas man ļoti patīk, ka tiešām, ka es varu uzturēt to savu fizisko formu. Es praktizēju līdz šim tādu attīrīšanos 40 dienas pavasarī un 21 dienu rudenī. Un tad pēc tam tajā starplaikā man tā kā kaut kas pietrūka. Es nevarēju sevi tā kā samobilizēt uz kaut kādu tādu garšīgu rituālu, kas man pašai riktīgi patiktu un dotu, kaut kādu pievienoto vērtību. Es mēģināju to arī pārtraukt to gavēšanu, un tad es mēģināju, kad es varētu, tad tur
kaut kādās dienās konkrētās pagavēt, bet man tas tā kā viņš neaizgāja, viņš tā dabiski, harmoniski neaizgāja. Un tad pēc šīm reizēm es tagad skatos, ka man riktīgi patīk, man ir daudz vieglāk, ja es nedzeru, nevis ja es dzeru, tā kā tu nedzert, man ir vieglāk, man nav tas tā kā, nezinu, vai kaut kāds kairinājums nav vai kas. Es paskaidrošu, kāpēc. Jā, es to šito pabeigšu. Nezinu, var sekot, es vispār izslēdzu, tajā dienā man ir garīgais ēdieniņš. Tas, ko es daru, es sevi nodrošinu ar garīgo ēdieniņu, tādu, kas tiešām bauda manai dvēselē. Un tas, ko es manu, kad es lēnām sāku pāriet uz vienu ēdienreizi dienā, ka man vairs nav tāda pieprasījuma uz ēšanu, jo man bija iepriekš es diezgan daudz strādāju ar to zemapziņas programmu, kā ēšana, kā programma, kā bailes, kā nāves bailes, saproti? Ka vajag paēst, ja? Ka ja es nepāēdu, es kļūstu, piemēram, nervozu, vai es nepāēdu, es kļūstu īgna vai dusmīga vai kaut kāda. Tā kā to es diezgan laiku, kamēr es izstrādāju, nemaz šito nevarētu darīt, tik brīvi, kā tas notiek, ka tas tāds ceļš patiesībā ir. Jā, pastāsti par to ūdeni, jā, tas interesanti. Redz, tur ir noteikti katrai sistēmai ir savs skaidrojums, bet tā kā es esmu izgājis šo ajurvēdas arī apmācību Latvijas universitātē, kas bija tāda brīnišķīga iespēja mediķiem, ļoti pieredzējušu ārstu no Indijas apmācība, tad tur mēs mācījāmies par šiem tipiem cilvēku. Ja, varbūt es dzirdēju tāds vata, pita un kapa, ir šie tipi, un es, redzot tevi, tev noteikti ļoti daudz ir šīs aktivitātes, jeb pitas, jeb enerģijas un visu, un tāpēc šiem pitas, jeb uguns cilvēkiem ir šī palielinātā apetīte, ja, un tāpēc viņiem gribas ēst, un viņiem arī ir jāēd, un ūdens, ja mēs dzeram ūdeni, tad ūdens kairina šo iekšējo stāvokli un gribās vēl vairāk ēst, apmēram rodas dusmas, ko tu man te dod, es jau tā gribu ēst, tad tu man dod ūdeni. Tās ir dusmas, un tas ceļās, un paliek tas ķermenis vēl tāds stramīgāks. Tāpēc pitas cilvēkiem ir pitas, un arī kuriem ir kafa, ja, tad teikt, kuriem bišķiņi ir kāds tauciņš, vai kaut kāds, kuriem ir kāds liekais kilograms, ja, tie var droši ievērot šos sausos gavēņus. Jautājums ir par vatas cilvēkiem, ja, jeb tādi, kuri ir ļoti trauksmaini, tieviņi, stresaini, kuriem ir sausa āda, sausi mati, nagi, kuri ir varbūt tādi vairāk, ēteriski, ir tādi, mēs saprotam, pa kādu cilvēku runāja, tādi tieviņi, trausliņi, smalciņi cilvēki. Tie ir vatas cilvēki, un viņiem tātad ļoti grūti būs izturēt šādu stingro gavēņu. Viņiem ir jāēd vai šie saldie augļi, jo, ja šādi tievi smalki cilvēki neēd, tad viņiem bieži var rasties galvas sāpes, un galvas sāpes rodās tad, ja cilvēkam, kurš ir pieradis ēst, tā teikt, savā ritmā, strauji krītās šis cukura līmenis, jeb krītās visu to, ko viņš ir ieradis, ko mēs gavēnī arī daram, un momentā viņam paceļās šis vējš, jeb šī vata, tas vatas traucējums, un sāk sāpēt galva, un tad ļoti palīdz pie galvas sāpēm apēst šo saldo augli, ja, tātad banāns, tās var būt dateles, tie var būt sarkanās vīnogas, tās var būt žāvētas
Nu jā, dateles jau ir žāvētas. Jā, Medus karotīt varbūt jā, nosūkāt. medus karotīt, tātad apēst saldumu. Ja sāp šajā gavēšanas dienā, tas nozīmē, ka ķermenim trūks cukura, viņš trako, viņam vajag šo cukuru, bet mēs nespīdzinam sevi, mēs iedodam viņam veselīgu alternatīvu, ja, jo ķermeņa tā sistēma uzreiz nevar, viņa signalizē, nu, ka viņai ir sarkanā lampiņa, viņai vajag to izeivielu, kas viņai nepieciešama, jo viņa ir pieradusi. Ja cilvēks ilgstoši ievēro šos gavēņus, viņam šie nepatīkamie simptomi mazinās, ja, jo ķermenis iemācās sevi balansēt, līdzsvarot, nomierināt, cilvēks iemācās sevi iekšēji sakārtot, bet sākumā, kā es teicu, nesākam ar ļoti tādiem stingriem, ja ir šis diskomforts, bet sākam maigi un mierīgi, jo ķermenim ir, kā tu arī minēji, šis izdzīvošanas instinkts, un ja viņš sajūt, ka viņš ir apdraudēts, viņš kā traks gribēs. Prātam ieslēdzas. Mēs varam visu tajās dienās uzzināt, ko prāts domā par sevi, par dzīvi un par ķermeni. Jā. Tā ir tāda viena interesanta prakse, kad vienkārši izskatīsies no malas noteikti varbūt dīvaini, bet vienkārši apsēsties pretī baltai sienai un 10 minūtes runāt visu to, kas ienāk prātā. Vienkārši bez jebkādas kontrolas, vienkārši visu, kas ienāk prātā, un tad mēs varam paskatīties, kas mums tur darās. Tā kā, un liekas, jā, ko tad es tur runāšu? Var arī ilgāk, ja? Liekas, kādā brīdī nav ko teikt, bet tad varbūt vēl kaut kas, var sakot, pavērot, ja? Tad parunāt vienkārši uz āru un paklausīties, kas tur tai galvā notiek iekšā. Jā, šitās atslodzes un gavēņi ir tāds prāta laiks labs, jā. Daudz ko var uzzināt. Jā, un tad vēl par šīm ikdienas aktivitātēm. Ja, tātad šajā gavēņa laikā, kā jau es teicu, mēs drusiņ mēģinam to visu tā kā līdzsvarot un mierīgi. Ja ir liela šī aktivitāte un enerģija, mēs to veltam sev. Mēs veltam savam šīm iekšējiem kosmosam, mēs, meditējam, mēs sūtam visur gaismu un ķermenī un ārstējamies un domājam, ko mēs vēlamies tur attiecīgajā tēmā. Tur ir pa bērniem, pa ģimeni, par attiecībām šīs tēmas, par veselību, par labklājību, pa biznesu. Katru reizi šajā ekadaši ir sava tēma un mēs veltam to sev, un līdz ar to, ja mēs veltam to sev, atkal tas mūsu mazais pikselīts iemirdzās, viss apkārt mums iemirdzās. Jā, man kā, varbūt es pateikšu, tādam dinamiskai personībai palīdz rakstīšana. Rakstīt, ka tu to enerģiju nevis tā kā izrunā ārā un tā kā bet es viņu, es rakstot, es izrakstu, tā kā, viņu sazemēju rakstot, tas kas man palīdz. Jā, jo ir jau, kam ir, varbūt tur tieši tajās dienās, ir tāds mazāk zemāks tas enerģijas līmenis, tas arī ok ir. Jā, tas arī ir ok. Šajās ekadašī dienās, ja cilvēkam nav spēka, tad var atgulties, var paklausīties kādu mierīgu mūziku un tā tālāk, bet nav rekomendēts gulēt pa dienu. Ja, ajurveda vispār nerekomendē gulēt pa dienu, izņemot šiem smalkajiem, tievajiem, mazajiem cilvēkiem. Viņi drīkst, ja ļoti gribās, bet pārējiem, kas ir aktīvie, enerģiskie, jeb apaļīgie, tiem ir jāstrādā, tie nedrīkst gulēt. Tiem jāstrādā ar sevi, ja, tā teikt, jāiegulda šī enerģija, jo miegs pa dienu skaitās, miegam ir jābūt naktī. Miegs pa dienu ir tāds, kurš ved mūs tādā
nu, tādā, nu, inercē un apātijā. Tāpēc ir tā, kad piecelies, citreiz nesaproti, vai rīts vai vakars dulla galva un tā, ja tu, nu, ilgstoši nogulpi pa dienu. Bet, nu, protams, ir jāskatās atkal individuāli. Ja? Jā, tieši tā, katram jāsajūt. Jā. Es arī vairāk, atklāt sakot, es tik daudz, nu, to mēģinājusi un to, nu, vienkārši, lai es saprastu, kā es darbojos, kā man ir vislabāk. Tagad es sāku saprast, ka man ūdens patēriņš nav vajadzīgs tāds, kā tiek rekomendēts, ja. Vienkārši man tas ir apgrūtinoši, man tas galīgi nepatīk. Vai arī tur ēst, ja tur 3 reizes dienā, man tas vispār nav vajadzīgs. Nu, tiešām tā, ka galīgi nav vajadzīgs. Un tad katram, man liekas, kad ir tā šodienas tās jaunās zemes, tā, nu, vispār tas vibes ir par to, ka tu, tu vari, tev jāmēģina tas, lai tu vari saprast, vai man tas der vai man tas neder. Un tad varbūt no katras tās prakses vai metodas tu kaut ko paņemsi. Jā. Nu tā. Jā, un tad katram ir tas savs, jā. Vienam neder 3 litri dienā ūdens, jā. Paskat, kā mans atklājums pilnīgi, ja man visu laiku tas tā kā par to ūdeni, tas tik ļoti ieborāts, kad es pat domāju, ka tas ir nepareizi tādā atslodzes dienā dzīvot bez ūdens. Nu, tā kā manā failā bija nosēdies, bet kā tad tie toksīni ies ārā, jā? Un tad, kad es pirmo reizi to pamēģināju, es pārsteidzu pati sevi. Tiešām, jā. Tas par to. Visas prakses, jebkas šajā dzīvē ir vienmēr jāpārbauda un jāpaskatās, vai man tas der. Jo nav nekam jāseko akli, vai, piemēram, nu, ir bijuši cilvēki, kā es saku, kuri pārcenšas un jūtās slikti, un tad nu, vienkārši tā metode, nu, viņiem aiziet, tā teikt, nebūtībā, viņi nevar to vairs izmantot, ja, bet principā ir, mēs pamēģinam un skatāmies, kas mums der un kā mūsu ķermenis. Te ir par ieklausīšanos savā ķermenī. Par to, ka, piemēram, man ir ekadašī dienā, bet man tur darbā ir ļoti svarīga sapulce, kā es tagad to izdarīšu, un es tagad vienkārši paņemu. Būs ideāli, nebūs vairāk laika būs strādāt. Bet tas jau cits, tas redzi, ir tev ir daudz enerģijas, bet ir cilvēki, kuri jūtās noguruši, kuriem sāp galva, tad vienkārši mēs paņemam šo vieglāko variantu. Mēs nevis metam visu pie malas, bet mēs paņemam šos dārziņus, mēs paņemam auglīšus. Vēl viens variants, pa kuru es nepieminēju, ir ekadašī, kad mēs ēdam, kā tu teici, tu ēd 1 reizi dienā, ekadašī ēdam 1 reizi dienā, tuvāk saules rietam, ja? Tātad tas jau ir pēc 4, ziemā jau 5, 6 vakariņas, tā kā 1 reizi dienā mēs pāēdam šo, un tas arī skaities ekadašī gabēnis, ja? Tad tas ir vēl viens veids ēst 1 ēdienreizi dienā, bet, protams, nu, labāk, ja mēs ievērojam šos atļautos produktus, ja? Nevis neēdam gaļu, zivis, olas un graudaugus un pākšaugus. Ja? Tad ēdam dārzeņus, kartupeļus var ēst, latviešu nacionālais ēdiens, vienkārši sacepam kartupeļus un štopējam iekšā. Viss būs cilvēks paēdis un viss būs kārtībā. Ar krējumiņu, piemēram, ja? Vai, jā, bet redz, te ir tas moments, kad ir ar to gavēņiem, nu tas ir manā sajūtā, ka tev bišķiņ
vajag to izaicinājumu, citādi tu nedzirdēsi tās prāta sarunas. Ja tu visu laiku turies sevi tādā komfortā un tā kā pie pirmās signāla, kad tā kā gribas pēc pirmā pieprasījuma skriesi pēc banāna, tu nesadzirdēsi, kas tur ir apakšā. Jo patiesībā tas var būt galīgi ne par ēšanu, jā, bet tas ieradums ir tāds, ka nevis ļaut piedzīvot savu sajūtu, ļaut sevi sajust, savu ķermeni sevī, bet aizskriet kaut ko ielikt mutē. Jā, protams, ekadaši ir par to, lai mēs censtos vienmēr tiektos izdarīt labāko. Šie visi varianti, kurus es stāstu, ir, ja tas neizdodas, lai cilvēks nemestu pie malas un neatteiktos, man tas neder, bet rekur man ir sapulce, bet man ir arī ekadaši, un es izvēlos šo variantu. Nevis es vispār saku, nē, labi, to es vispār nedarīšu, ja? Tātad, lai vispār ietu... Es teiktu, tad pārcelt sapulci. Jā var. Man ir ekadaši, sorry, šodien sapulci nedara. Labi, es jokoju. Labi, Agnesīte, pastāst, kad mēs tad tagad tālāk, kad ir nākamā diena, kad mēs vareni gavējam visi kopā, un ko tad mēs varam sagaidīt? Tātad nākošais ekadaši ir 14. oktobris, un tā ir pirmdiena, bet tagad tu man prasi, ko mēs varam sagaidīt. Es neesmu paskatījusies, es atvainojos. Es ierakstīšu grupā, kāds ir, par ko ir nākošais ekadaši. Es skatījos, jo ir vēl diezgan daudz laika, un šobrīd es vadu tādu, kā tu teici, ajurvēdas. Tu teici, ka tu arī rudeņos un pavasaros attīri, tad es arī šobrīd vadu tādu rudens attīrīšanās grupu pēc ajurvēdas programmas, un tāpēc man bišķiņi ir prāts ar citām lietām nodarbināt, un es nepievērsos. Tātad visi seko grupiņai, ja? Telegramā, sievietes. Jā, tātad, ja jūs vēlaties, tad pievienojieties šai grupai, gan Facebook Messengerī var atrast, gan arī Telegramā. Variet rakstīt man, ja kāds nevar atrast, es jums aizsūtīšu linku, kur pievienoties, un laipni aicināti jaunajā dzīvē, jaunajās iespējās, jaunajās sevis mainīšanas ceļā, jo ekadaši ir tas, kurš maina un uzlabo cilvēka dzīvi visos līmeņos, ne tikai fiziskajā, ka uzlabojas veselība, vielmaiņa, tur gara stāvoklis un visas pārējās lietas, bet tas ir par dziļāk, par iešanu sevī, par prātu, par emocijām, par dievišķo. Jā, un tas ir ļoti skaists veids, kā mēs varam, tā kā sevi arī atbalstīt, tā kā ikdienā, kad visu laiku tev nav jāiesprigst uz to, ka man tagad tur visu laiku jāgavē, tur tajās dienās vai tajās, bet tad sākt ar tām 2 dienām, uzturēt to, un kad ir gatavs, tad jau var. Jā, es jau, protams, gribēju tev paprasīt, kādi mums labumi, ja mēs gavējam tur pirmdienās vai otrdienās vai trešdienās, vai kā izvēlēties tās dienas, bet tad jau droši vien varbūt kādā. Es pēdējo vēl pateikšu, bišķiņ, vēl ir laiciņš, pēdējo pateikšu visvienkāršāko. Ir katra noteikta diena, kurai katrai ir savi ieguvumi, nedēļas diena. To var apskatīties manā šajā grupā, es esmu to ieliku. Es domāju, ka tas ir piepinots, ja nav, tad prasiet man, es vēlreiz to ielikšu, bet cilvēks papildu šīm ekadažas dienām var gavēt tajā dienā, kurā viņš ir dzimis. Tātad, ja cilvēks ir dzimis svētdienā, tad viņam individuālā piemērotākā gavēšanas diena ir svētdiena. Var gavēt katru svētdienu,
un ekadaši dienas, ja gribās papildus kaut ko ņemt klāt, ja gribās vēl strādāt dziļāk ar kādu tēmu, tad ir šīs noteiktās nedēļas dienas, kurās mēs to varam darīt, bet to tad var Jā, šo es gribēju, tieši šis man bija tāds, jā, ka noteikti tur kaut kāda nozīme tajā visā ir, jā. Tātad, ja es esmu dzimusi trešdienā, tad es... Trešdienas ir individuālās gavēņa dienas, neatkarīgi no tā, vai ir ekadaši vai nav. Jā. Jā. Nu, ko, skaidrs. Nu, veselu stundu norunājām. Es ceru, ka visi ir super iedvesmotis. Tā kā sūtiet Agnesē sirsniņas. Ja ir kāds jautājums, tad aši. Vai tev ir kaut kas tāds, ko tu gribētu piebilst vēl pie šīs visas tēmas? Nu, es gribētu pateikt, ka šobrīd ir ļoti spēcīgs laiks, jeb Durga Navratri, tas ir vēdiskajā kultūrā, kad ir tādas transformācijas, šī ir ļoti spēcīga transformācijas nedēļa, kurā varam ļoti labas lietas darīt un strādāt ar sevi. Tāpat ir ļoti svarīgs veļu laiks, kas ir arī latviešu kultūrā. Tas arī ļoti svarīgi barot savus senčus, parūpēties par viņu dvēselēm. Tas dos gan mums spēku, gan arī palīdzēs viņiem iet tālāk savos ceļos, jo dažreiz mēdz būt tā, kad cilvēki ir, tā teikt, iesprūduši, jeb atrodās kādos starpstāvokļos, un tad es to saskatu šo veļu barošanu, kad mēs ar savu apziņu, esot šajos ķermeņos, mēs varam sūtīt viņiem spēku un palīdzību, lai viņi var iziet tālāk šo savu ceļu un vai nu inkarnēties atkal uz Zemes vai nu uz citām planētām, tas jau ir tālāk viņu ziņā, bet mēs varam palīdzēt ar šo savu enerģiju, kas mums ir dota, barojot veļus, un veļus barot var vislabāk, barojot putnus vai barojot dzīvniekus, piemēram, savus sunīšus vai kaķīšus vai putniņus katru dienu iznest ārā, un putni vispār ir starp pasauļu vēstneši, ja? Tad barojot putniņus, mēs pabarojam savus senčus, ja? Tad iznesiet katru dienu ārā putniņiem ar nodomu. Es parasti nosaucu savus mīļos un tuvos, ko es atceros, un beigās es pasaku vēl visi tie, kurus es neatceros, kur ir bijuši, kuriem ir pateicība, visi tiem, kuriem pienākas, un skolotāji, un jā. Jā. Cik interesanti par šo. Paldies, ka tu padalījies. Man pirms mūsu sarunas es aizgāju paņemt savu enzīmu dzērieniņu, ko es arī mīlu tādās atslodzītēs. Un es skatos, man uz terases zīlīte uzlidojusi. Un tādus ainu es vienkārši nekad nebiju redzējis. Tas bija tā, tas bija skaidrs, ka viņa nes kaut kādu vēstījumu, kurš man nesaslēdzās uzreiz. Viņa tā kā stāv, viņa skatās uz mani un tā kā, to knābīti, tā kā kaut ko tā kā knābā, bet tur nekā nav, tā kā rāda, ka gribētu kaut ko paknābā. Un tad es atnācu uz mūsu sarunu. Lūdzu, pabaro, jā, tas ir ļoti, ļoti labvēlīgi barot putniņus šajā laikā atkal ar šo nodomu. Ja, tad mēs palaižam šo nodomu un šī kosmiskā enerģija aiziet tur, kur mēs viņu sūtam. Jā. Tātad pie mūsu mīļajiem cilvēkiem. Līdz kuram laikam ir šis vēļu laiks? Vēdiskajā tradīcijā tas jau pagāja, bet latviskajā tradīcijā ir viss novembris, man liekas vēl, tad, kad sākas pirmie augstumi, ir oktobra beigas, novembris, mēs varam visu to darīt. Un pirmdien pagavējam arī. Jā, un pirmdien. Pateicības sūtam savai dzimtai un viss.
Forši, paldies tev liels, ļoti, ļoti forši pateicos par tavu laiku, ka atradīji iespēju un, jā, es ļoti gaidīju šo sarunu. Paldies, ka uzaicināju un uzrunāju. Tas arī ir tāds ļoti liels prieks, kad es varu padalīties un ka kādam tas interesē un palīdz, tas man ir vislielākais gandarījums. Jā, paldies tev liels. Paldies. Es tad saglabāšu mūsu sarunu, viņa būs šeit Instagramā un ielikšu arī YouTube, nosūtīšu, tad, tie, kam vajadzēs, kas gribēs kaut ko bišķiņ ieskatam uzzināt, tad varēs noklausīties un tad jā. Visi dodas uz grupiņu un gavējam kopā. Paldies. Katrs savā laikā, tempā, un pēc, kas saka, ir programma minimums un ir programma maksimums. Jā, tieši tā. Galvenais darām. Jā, galvenais darām. Un ar nodomu. Paldies. Paldies tev liels. Atā!